Nākošais jautājums ir par vienoto klientu apkalpošanas centra izveidi Aglonas novadā. Ziņo Valēna, lūdzu. Ir izsludināta ministru kabineta noteikumi 260 par to, ka kārtība kādā pašvaldībām 2015. gadā piešķir valsts budžeta dotāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu izveidēja reģionu un novada nozīmes attīstības centros. Un šie te ministru kabineta noteikumi paredz, ka 89, tātad ir vairākas pakāpes. Pirmie sāk 89 novadi, tad ir 21 novads, un tad iet reģioni, kuros tiek veidoti vienotie klientu apkalpošanas centri. Un līdz 30. jūnijam ir jāiesniedz projekta pieteikums, ja mēs vēlamies izveidot šādu te vienoto klientu apkalpošanas centru Aglonas novadā. Un tur ir 3 gadus tiek piešķirta dotācija. Pirmajā gadā tātad mūsu novadām paredzēta 10 000 eiro dotācija. No tā 300 eiro mēnesī ir uzturēšanas izmaksas, kancelēja, tur kopēšanas dažādas lietas, tādas lietas. Tad arī elektrība, tad arī atlīdzības izmaksas 500 eiro mēnesī tam, kas strādā. Un pārējā nauda ir aprīkojuma iekādē. Aprīkojums varētu būt dators un ar to saistītās dažādas lietas. Vēl varu pateikt, ka nākošajos gados tātad būs tikai uzturēšanas izmaksas, vairāk nebūs pamatlīdzekļu iegāde. Var arī, nepateicu, var arī iekārtot šo telpu un veikt remontu, piemēram. Un vienoto klientu apkalpošanas centru var izveidot novada administratīvajā centrā. Lielākie novadi lūdzu arī, piemēram, varbūt pārvaldēs. Tāpēc es esmu arī paredzējusi otru lēmumu projektu, lai būtu jums pieejama informācija, ka var arī pārvaldēs. Tie cilvēki, kas strādās šajā vienotā klientu apkalpošanas centrā, tiks speciāli apmācīti, kā viņi sniegs pakalpojumus un sazināsies ar visām iestādēm, tur, piemēram, valsts ieņēmuma dienests, lauku atbalsta dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra, uzņēmēja reģistrs, valsts sociāla apdrošināšanas aģentūra, valsts zemes dienests un varbūt arī citi kādi dienesti tiks pievienoti, lai sniegtu šos te pakalpojumus. Dotācija tiek piešķirta tādēļ, ka valsts deliģē mums šo pakalpojumu, tātad pieņemšanu. Mēs tieši nekārtojam pašu procesu, bet pieņemam tikai iesniegumus no iedzīvotājiem. Vēl kas ir, ka līdzfinansējums ir nepieciešams 30% apmērā, bet līdzfinansējums var būt, piemēram, strādā darbinieks, lietvedis, un viņa alga var būt līdzfinansējums. Tāpat arī kancelēs un uzturēšanas izmaksas var būt līdzfinansējums. Tikai šajā gadā līdzfinansējums būs nepieciešams vai nu remontam, vai nu datortehnikas iegādē. 30% apmērā. Tā, lūdzu, jautājumi Inetai. Lūdzu. Projekts sākas kaut kur tagad 30. jūnijā, tātad līdz 30. jūnijām ir jāiesniedz projekta pieteikums, un viņi vērtē kaut kur 2-3 mēnešus. Tātad rudenī var sākt darboties šis te centrs. Tā, lūdzu. Varētu Alvinu sagādāt deputātiem. Ineta, tad mēs atplanājam. Tad man jautājums, ja būtu atvaļinājumi, praktiski izskatās tā, ka ieviesot šo struktūru, protams, mainīsies arī, varbūt tas jautājums būtu priekšsēdētājiem vairāk. Mainīsies arī struktūras, jo, izskatās, ka mazliet atslogosies kancelē, vēl kaut kas. Laikam tas arī būs saistīts vēlāk, ka vajadzēs pārstrukturēt
visu. Tā izskatās vispār. Ja mēs to ieviešam, tad kaut kādas funkcijas no kaut kā būs pārņemtas. Tas ir, jā, ja mēs nepiedarām, tas ir brīvprātīgi, mēs varam arī nepieteikties uz šo finansējumu, bet vienalga novadiem tiek nodotas deleģētas. Tieši tā, un tas ir laikam tas solīts uz teritoriālo reformu. Jā. Tā izskatās. Nu, jebkurā gadījumā mums, ja mēs tādu nepieņemsim, varbūt ar to naudu, mums vajadzēs to... Naudu vajadzēs apkopot. Tagad ir iedoti tie 3 gadi, lai cilvēki iemācītos, lai arī iedzīvotāji pierastu, ka šāds te apkalpošanas centrs darbojas. Bet, nu, praktiski... Paskaidro druskus par otro variantu, ja mēs nododam to ar pārvaldēm, kaut kā nespēj. Pārvaldēs arī, ja tur ir lietveži... Arī vai... Var veikt šo te funkciju. Nē, nu var, tātad mums vajag arī organizēt tur šo struktūru, pārvaldē. Jā. Bet tā summa nemainās, jo, nu kā, vai mēs vienu centru taisam, saņemam, nu, teiksim tā, tas mums izmaksā 3000, mums piemaksā. Vai mēs izveidojam 4, mums vienalga summa tāpat. Nu, es varbūt varu drusciņi paskaidrot. Es vakar biju Latgales plānošanas sanāksmē. Jā, jūs aicināja, Valaine bija Rēzekne, tieši plānotāji bija saistībā ar šo jautājumu aicināti. Vakar mēs visi pašvaldību vadītājiem bijām Ciblas novadā. Un runāja tiešām reģionālā ministrija piedalījās, 6 cilvēki bija. Un viņi stāstīja par šo jautājumu. Es sapratu, ka viņi ļoti ieinteresēti un pagaidām viņi iet tieši uz tiem 89. Pēc tam viņi piedāvās arī lielākajām pilsētām. Pilsētām, protams, summas daudz lielākas un iespaidīgākas, bet, nu, kā to uzņēma, pateikšu, priekšsēdētāji vispār uzņēma pozitīvi šo jautājumu, jā, jo praktiski, nu, iegūst arī pašvaldība no tā. Un taisni apsveicami gan Preili, gan Līvāni, gan Zilupe, gan Viļaka, Viļāni, visi to uzņēma nu, tā pozitīvi, ka tiešām tas varētu būt tāds atbalsts, bet runājot par to administratīvo, jā, patiešām uzreiz mēs tur visi spriedām, kādā veidā to varētu veidot, tad noteikti tāds kabinets ir jāliek pirmajā stāvā. Nu, un tad mēs padomājam, ka mums faktiski tāds ir kabinets, jā, mēs tikai varēsim pagrozīt tos nu, cilvēkus, kas tur sēž. Un pašreiz tur situācija tāda, ka mēs remontējam gadu, jo tur cilvēki vairs uzturēties nevarēja, vienkārši par saviem spēkiem tikai grīdu, jā, jo tur sēnīte iemetusies un smaka ļoti liela, tur nevar nemaz sēdēt. Es sapratu, es uzdevu tieši ministrijas pārstāvjiem, vai mēs varēsim attiecināt to, piemēram, mēs tagad jau remontējam, ja, to naudu uz to. Viņi teica, jā, ja jūs, nu, būs tām, ja būs viss pierādāms, un tad šo naudu praktiski arī varēs ieskaitīt, tās izmaksās. Tā man paskaidroja. Bet, protams, jūs visiem kopā jālem un domājiet, kā jūs uzskatāt. Es sapratu, ka Igora priekšlikums ir noslēdzies uz to otro variantu, ja? Nē? Sadalīt to struktūru. Jā, lūdzu, varbūt grāmatvedis, lai izsakās. Protams, šitie ir jāizvērtē un jāizskata, un nu, tas ļoti vēlams būtu tomēr šodien, ja mēs virzam, tad virzam, lai projektētāji, plānotāji var izveidot šo projektu un iesniegt reģionālajā ministrijā. Lūdzu. Man ir jautājums, vai vēlme drīzāk, es nezinu, mēs ar Inetu, nu, it kā principā pārunājam, bet par cik tur ir 2 varianti tam projektiņam, tad, nu, īsti tā, es gribētu vai noprecizēt, vai tādu vēlmi izteikt, ka to projekta daļu, kas attiecas uz atalgojumiem, jeb amatiem, ka to būtu vēlams veikt esošo amatu ietvaros, nevis vēl paplašināt mūsu jau tā pietiekoši. Nē, tur arī pietiekošo štatu varbūt. Tas nav jauns amats, mēs neizveidojam jaunu amata likmi, esošo darbinieku ietvaros. Piemēram, varētu 2 darbinieki apmācīties.
Nu, es domāju, algu fonda palielināšanu varbūt arī es šeit ar to domāju, arī ne tikai kā amata vienību kā tādu, bet arī algu fonda palielināšanu. Jā, vēlāk jau nebūs. Lūdzu. Vēlāk jau nebūs, pēc 3 gadiem nebūs tā rotācijas un izveidot vēl vienu likmi. Nē. Jā, tieši par to es runāju, jo reizēm tas ir saistīts, tie projekti ir saistīti ar to, ka 1 gadu, 2 viņi tiek finansēti un pēc tam pašvaldībai nāk atkal. Es pilnīgi piekrītu Valentīnas domā. Ja var ietverties esošajos štatos un to tā organizēt šo te projektu tā, ka mēs finansējam daļu no projekta līdzekļiem, tad jā, bet citādi tad jādomā, vai mēs varam to atļaut. Par to noslodzi pašlaik tiks tātad piemaksāts pie algas, neskatoties uz to, vai tur nāk klienti vai nenāk. Neviens klientus, vajadzēs, protams, par viņiem atskaitīties, bet tas ir varbūt arī, lai cilvēki pierastu pie tās domas, un varbūt 1. gadā tur maz būs to klientu nākoši, bet vairāk un vēl vairāk. Bet, tur arī, kur es biju, tur arī bija priekšsēdētāji, viņi teica, ko tad man jāpieņem vēl viens cilvēks, kurš tur neko nedarīs, jo viņam, varbūt nenāks tie cilvēki. Jā, tas ir kā papildu pienākums. Vēl tā kontekstā, ko Valentīna teica, es viņai arī pilnīgi piekrītu, jo praktiski, varu droši teikt, ka nākošajā gadā būs ļoti stipra konsolidācija budžetam. Un, kā jūs zināt, no izlīdzināšanas fonda jau mums ir samazināts novadam, jā. Tas viss virza uz to, kā notiks noteikti teritoriālā reforma, kā teica arī Igors, jā. Un līdz ar to tad, mums pašiem ir jāizlem, kā mēs virzīsimies, un ko darīsim, vai ejam, vai neejam uz šo soli. Lūdzu. Oļa, ko tu satraucies? Pienāks laiks un ļoti ātri. Un paliks tikai šī struktūra šeit. Tā kā par algu, ka tev būs kaut kad jāmaksā kaut ko, nesatraucies. Cilvēku tā nav. Es varu drīkst atbildēt, bet es šeit kaut ko izmantošu nelielu viltību un uz šo jautājumu tad kaut ko citu gribu pateikt. Šeit paredzētas kaut kādas piemaksas un tā tālāk, bet bieži vien tiek izvirzīts arī budžeta konsolidācijas kontekstā arī iepriekšējā budžetu sastādot tieši par grāmatvedības darbiniekiem. Ja? Un es gribu uzsvērt, ka katru gadu vismaz 10 projekti lielāki, mazāki tiek realizēti, ja? Un grāmatvedības darbinieki veic visu bez kādām piemaksām un kaut kā, tad nevajadzētu brīnīties. Mēs arī to neprasām. Par papildus darbiem jāsaņem. Mēs arī to neprasām, bet vismaz tik daudz sapratnes, ko tā grāmatvedība īsti dara, kādus pienākumus veic, ja? Jo tad es gribu uzsvērt, ka arī šo te projektu, arī grāmatvedības darba tur būs pietiekoši arī šajā projektā. Ja? Tā, lūdzu. Es tagad klausos un domāju, pēc 3 gadiem tātad nebūs vairāk tāda Aglonas novada, jau tā mēs domājam. Mēs neviens to nezinām. Jā, piemēram, par izlīdzināšanas fondu runāja un pēkšņi paņēma Saeimu un nobalsoja. Ja? Tur mēs nevaram paredzēt. Mēs tagad to struktūru vienību izveidosim Aglonā, ja? Un viņu to strādās tikai tas cilvēks, kas te būs noslogots, ja? Bet kas paliks ar kastuļiem, grāveriem, škeltru, tur kādam piemaksās vai kas tur būs? Jā, Inete, kā? Tie cilvēki, kas gribēs iesniegt iesniegumu, viņi brauks uz Aglonu. Aglonā būs tas centrs, bet viņiem nav jābrauc uz Krastovu, Preļiem, Reizeknēm, Daugavpili un Rīgu. Mēs būsim, piemēram, tagad pie Daugavpils novada jaunajā tur, ja? Jūs būsiet pie Reizeknis, kā tad būs, kur mēs brauksim? Uz vienoto klientu apkalpošanas MK noteikumus būs norādīts. Jā, būs pateikts. Elektroniski paredzēt. Tā, vienīgi es sapratu Irēnas jautājumu. Es Inetē arī uzdošu, par cik plānotājiem jums pamatīgāk visu stāstījāt. Tātad, ja Irēna prasa, būs cilvēkam jābrauc uz kaut kādus iesniegumus, kas skar Daugavpili. Kaut kādu, es nezinu, ieņēmumu. Viņš nāk uz Daugavpili, bet nāk uz Aglonas.
iesniedz šo iesniegumu un tālāk visu šo jautājumu, ko korigē tieši tas... Es sapratu, tas ir, kad mēs šodien esam vai zemes, piemēram. Jā, šodien mēs esam Aglonas novadā. Jā. Rīt mēs būsim Vēl būsim. Gadu vismaz būsim noteikti. Vai pēc tam Dāgdas, un pie mums tad būs mums vispār mēs paliksim tādā situācijā drusku citādākā, ja? Nē, mums būs jābrauc tālāk. Tas nav sēdes jautājums, tas pēc sēdes, ja gribat, es varu pateikt par šiem jautājumiem, tātad lemjam šo jautājumu. Nē, nu šeit ir ļoti saistīts. Ja? Kāpēc pēc Ja mēs tagad neizrunājam to, tad mēs nevaram izlemt, vai mums vajag pagastos tādus, vai nevajag. Labi, piekrītu. Ja jūs piekrītat, es varu pateikt, ka bija padomes lielā sēde pašvaldību savienības Rīgā trešdien, tad, kad notika sociālā komiteja, es biju Rīgā. Un tur tika spriests un piedāvāts modelis pasniegts tikai 9 lielās pilsētas. Tātad, principā, Daugavpils, Rēzekne, un tur tālāk. Es jau par Latgali vairāk. Jā, tad pie Daugavpils aiziet Krāslava, pie Daugavpils aiziet Preili, Līvāni, viss aiziet uz Daugavpili. Aglona, protams. Jā, tātad viss, jā, un Aglonas novads. Tālāk uz Rēzekni Dagda, apkārtējie visi, ja? Es tieši runāju par Latgali. 2 lielākās, un tad tālāk nākošais, tur, piemēram, Jēkabpils, Krustpils, tur Ilu, tas te Aizkraukļi un tālāk, tur visi atkal veidot 9 pašvaldību savienībā, nobalsojām pret. Mēs visi, ja? Tas bija iesniegums no, tieši izstrādāts jau no Saeimas deputātiem, un mēs nobalsojam pret. Tātad tur mēs minējam, ka nobalsojam pret un šo lēmumu projektu pagaidām nevirza tālāk. Bet jautājums par struktūrālajām izmaiņām un reformām, virzīsies ar to, ka valdība to izdarīs vienkāršiem soļiem. Izlīdzināšanas fonds ir samazināts, 176 000 nākošajam gadam mums ir minusā. Ja? Tātad no izlīdzināšanas fonda. Ja? Tātad līdz ar to viņi vienkārši piespiedīs tās mazākos novadus pašvaldības pāriet kaut kur vienoties jau pie lielākajām pašvaldībām. Tāds ir mērķis, bet kādā veidā balsos un kā virzīsies, tiešām tur neesmu politiķis un nevaru neko apgalvot. Es pasaku šo brīdi situāciju. Aglonas novada situāciju ļoti, ļoti ietekmē un praktiski, varbūt palīdzēs kaut kur noturēties šim vārdam. Kaut gan cilvēku skaits ir stipri samazinājies. Tas, ka pašreiz jau ir nobalsots par to, kā arī Romā parakstīti papīri, ka tāds katoļu centrs, tātad tieši Aglona pastāvēs un viņš būs aizsargājums. Varbūt tur kaut ko, bet cietīs jau vairāk pašvaldība. Es tā domāju. To es varu pateikt īsiem vilcieniem, ja? Tāda bija doma, un pašreiz šī situācija ir pašreiz tāda. Labi, runājam par šo lūdzu. Runājot par Romu, būs pašvaldība, nebūs Aglona, vienalga būs. Jā, Aglonas bazilika būs. Tad nezinu, kas man paskaidros tagad, jau tehnisks jautājums. Tātad mēs, protams, negribam ieguldīt savus papildus līdzekļus šajā projektā. Tad mēs negribam maksāt papildus algu, bet gribam saņemt 3000 papildus no valsts. Tātad, ja es pareizi sapratu, esošiem darbiniekiem būs piemaksāti tā daļiņa, kas nāk no valsts, bet nebūs palielināta pašvaldības daļa. Pašvaldības daļa būs tā darbinieka alga, ko viņš saņem no budžeta. Tā. Lūdzu, grāmatvedi un arī plānotāji, kā jūs uzskatāt, jūsu domas, par kuru variantu, tātad jūs sakat, kuru variantu mums, vai abus variantus virzīt uz sēdi? Es domāju par pirmo variantu, jo te ir telpas un te ir viens centrs un viņi arī izveidot par to. Davai izveidosim, kas tur vienu?
Kāpēc Šķeltavā? Jā, kāpēc Šķeltavā, kāpēc Grāvieros ne? Telpu atradīsim. Un remontēt nevajadzēs. Nē, es ne to gribēju teikt. Es vienkārši gribēju citu ko. Jā, lūdzu, izsakieties arī. Piemēram, tas centrs varētu būt šite, un tas noteikti te būs, ja? Bet ar tām piemaksām varbūt, kā arī tā Šķeltavā, tam Lietvedim vai kam, tad arī tādu kaut kādu delegētu funkciju, un arī viņam piemaksāt, ne tikai Aglonas darbiniekiem. Kā tur ir? Vai var sadalīt vai ne? No var, bet... Ineta. Tur jāpiem tad ir lēmums. It kā tur uz vietas arī notiks, cilvēkiem ir jāzina, kur viņi ies. Šķeltuvies mūsējā. Sanāk, ka centrs ar kaut ko. Ar filiāli. Nē, nu droši vien varbūt tā izdarīsim. Virzīsim pagaidām uz sēdi, bet Ineta ir parādījušies jautājumi. Tev ir jāsazvanās tātad ar to plānotāju reģionālās ministrijas, ja? Ar Ilonu vai vienalga ar kuru tur, ja? Un jāizrunā šie jautājumi. Nu, vienkārši virzam uz sēdi, ja mēs tomēr līdz sēdēji, nu, izdomāsim, ka ne, mēs nenobalsosim par to. Bet varbūt tiešām pavirzīt. Piemēriem, kur stāstīja, tur nozīmē, ja tur, kur pieņem iesniegumus, tur veidot centrus tātad. Mēs varam izveidot 4 centrus. Nu, bet pagaidi, ja 4 centri. Nē, nu 4 centrus vēl nevajag veidot. Хочется 3 каждому. Bet vai tu atļaus reģionālo, kas saka, projekts? Protams, ka ne. Mēs vēl to redzam, ka ne. Vienkārši es citādi drusku domāju. Nu, vai atsakamies no šī projekta? Nu, Tas vēl muļķīgāk. Nē. Ja naudu dot, tad kāpēc jāatsakās? lūdzu, Klimāna kādam jautājumu. Paldies. Lūdzu. Žēl, ka deputāti neiekļauj mani jautājumi. Jā. Jūs jau domājat par kaut kādiem strateģiskiem jautājumiem, bet cilvēki steiga pie mums ar sūdzībām, ka vienkārši mūsu struktūru vienībām nevar iesniegumu iesniegt. Par to diskusija būtu, ja finanšu komiteja, bet tā kā jums deputātiem jūs visi dzīvojat kaut kādā cita valstībā, jā, vieglāk dzīvot, jā. Cilvēki nevar atnākt uz sociālu dienestu veselības dēļ, jā. Un cik reizes bija, un Osvalda kungam bija pateiks, mēs Rešinka priekšlikums bija, starp citu, kad mēs pārcēlām to sociālo dienestu, bija lūgums šeit kādam cilvēkam kādas dienas pieņemt iesniegumus. Mums ir laba sistēma namēs. Igora kungs paprasīja atskaiti, ja? Kāpēc namēs sistēma nestrādā. Ja? Nu, šodien par to vajadzēja runāt. Ja? A mēs par vienotu. Ja vienotu klientu apkalpošanas centrs, nu kāda tur pie mūsu iedzīvotāja skaita nevar būt tikai viens vai nekāda centra nav. Par kādu tur dalīšanu. Ja Irēna ir aizdomas, ka pēc tam mēs būsim sadalīti un tā tālāk, nu, tad varbūt neko neveidot, lai nebūtu tā, ka viena pašvaldība būs apbiežota, ka Aglona viss ir sacepts, jā, viņam grūti dzīvot. Bet mums ir normāla sistēma, kura nestrādā. Un es kā deputāts nevaru saprast, ja mēs izterējam tik lielu naudu, 20, ja nemaldos, tūkstošos latos, ja, un man kā deputātam, kurš balsoja pret par to projektu, man galvoja, ka tas ir vislabākais. Viņš būs ļoti izdevīgs iedzīvotājiem, struktūra vienībām, ja. Es konstatēju tā, ka praktiski neviens namēs sistēmu neizmantoja. Es visu laiku ar to strādāju. Nu, pagaidiet, jūs un poga, tas nav viss. Mēs par Visi bērnu dārzu... speciālisti, visi saņem manus rīkojumus un pagaidām to, ko es novirzu, visi izpilda. Jā, labi. Jūs pārliecināti par to, ko jūs runājat. To, ko jūs darat, es neapšaubu. Es runāju par novadu. Un man ir laba otra, 1/3 izdrukā, kur var redzēt, kāda uzvārdi tur figurē, kāda nefigurē. Jā. Par namēju sistēmu, ja jūs gribat pārliecināt, ka visa sistēma strādā, lūdzu paprasiet Jānim, lai viņš nodrošina deputātus, kuru grib pārlūkošanas sistēma ienāk un pašiem pārliecināties, ka sistēma nestrādā. Man būs piešķirta paroli. Man būs piešķirta paroli. Es jums nesolu par to paroli, es runāšu ar speciālistu. Pagaidiet, man būs piešķirta paroli. Es neesmu speciālists, ja? Es runāšu ar speciālistu un lai šo jautājumu kārtot. Labi, pārējām pie šī jautājuma. Virzam uz sēdi, deputāti, virzam. Pirmo variantu. Jā. Kas par to, ka virzam pirmo variantu? Lūdzu, balsojam par. Es par pagaidiet. Tomēr mēs runājam un nedarunājām.
Tāpēc, ka es sāku runāt vai pārtraukt un uzreiz nobalsot. Viss. Paldies. Paldies jums. Īpaši pārējiem deputātiem. Streiki. Pār? Nu, jā, redziet atkal. Es jau beidzu, jūs jau nebeidzāt. Tā, jūs mani pārtraucat, kā deputāts runā. Kā jūs balsojāt? Nekā. Nebalsoju. Tā, Rešenko. Ja man nav atļauts ne runāt, ne izskatīt jautājumu. Šis balsojums bija kaut kāds spontāns, Nu, kā vienmēr. Mēs vēl neizrunājam visu, labi, vadības iestrēdi. Labi, atlikt balsošanu. Lūdzu, pierakstiet atlikt balsošanu. Es esmu tiesīga to izdarīt. Lūdzu, vēl grib izteikties. Vienkārši es par citu gribēju pateikt. Nu, labi, nu mēs runājam par šo jautājumu. Es par šo gribu parunāt. Nu, lūdzu. Tieši par šo. Nu, lūdzu. Nu, mēs neizrunājam katrā pašvaldē, ne katrā kaut uz sēdi. Nu, gribās redzēt to struktūru, kā mēs redzēsim to visu gala rezultātā. Tagad mēs par ko balsojam? Varbūt pārvaldē, varbūt vienā vietā, varbūt divā. Konkrēta struktūra jau praktiski gatavu projektu, kuru iesniegt ministrijā, lai mēs varētu arī saprast, kur, kas izveidosies, kāds amats ar kādu būs savienots. Tā mēs balsojam tagad par kaķi maisu, ja ne vairāk. Par kaķi tur nav. Par tukšu maisu. Ineta var atbildēt uz... Nē, šeit nevis atbildēt, bet, Ineta, jūs gatavosiet jūs prasat jau sagatavot projektu uz sēdi. Ineta varēs sagatavot? Jūs padomājat, kad ir jāiesniegt? 30 vajag iesniegt jau. Kad ir jāiesniegt? Lūdzu, kad ir 27. 27. 28. būs sēde. Jūs gribat pateikt, ka pēc sēdes 2 dienās būs sagatavots pilnīgi viss projekts, ar 28. sēde vēl nebūs nekas. Nu, uz ārkārtas sēdi varam saukt ārkārtas sēdi, ja gribat ātrāk. Lūdzu, es nesaku par ātrāk. Nu, es saku, ka uz sēdi pasniegt jau mums gatavu projekta iesniegumu. Lai mēs varētu saprast, kas tur būs. Es Inetai arī prasu, būsi gatava? Bet viņai jābūt gatavai. Tur ir 2 dienas starpības starp 30. 27. vai 28. Nē, bet tad ir jāzina, vai viens centrs, jo katrā telpā, kur notiek plāns jāzina. Nē, par vienu šeit. Darbinieki var būt arī vairāk apmācīti. Teica, jo vairāk, jo labāk, jo cilvēki taču mainās un viens otru var aizvietot. Viņi par to nevar. Pareizi ir mūsu lietvedā aizvietot cits. Uz apmācībām mēs pierakstam vairāk cilvēkus. Bet uz sēdi... Tā, es sapratu Igora priekšlikumu uz sēdi, lai būtu izstrādāts jau projekts, skelets. Jā? Bet Ineta. Būs aizpildīts Ineta. pieteikums. Jāņi ir priekš. Es nedomāju, ka tas ir Igora priekšlikums, tas ir Finanšu komitejas pamatdarbs. Ir tāds, ka ir jauns projekts, jābūt visu atšifrējumu. Ja pašlaik mēs vienojamies, ka būs centrs viens, ja? Nu, jums tad kaut kādi melnraksti bija, kad jūs rakstiet lēmumu projektu. Nu, nevar rakstīt lēmumu projekta, ka projekta pietiekumi jums nav nekādas tālākas domas. Šeit tika pajautāja, vai to, ko pareizi Valentīna teica. Mums ir tādi pseida projekti, kuri bija vajadzīgi uz 1 gadu, un mēs 4. gadu maksājam cilvēkam algu. Un neviens neprasa, ko viņš tur dara. Tāds pats variants arī šeit. Es gribu zināt, ja es pacelšu roku, ja tur visi stāsta, ka tikai labi, viss būs, piekrītu, ka viss būs labi, tikai pastāstiet man, kāpēc tā mēs finansēsim to visu, un vai tas nebūs pēc tam, kā mēs pārņemam, tad automatiski mēs katru gadu maksāsim līdzekļu, varbūt, summu apmēra tādu, jābūt grafikam, jābūt kādiem nosacījumiem, kā mēs šodien strādājam, kā jūs iekļaut jautājumu, tukšu jautājumu. Tas ir lēmuma projekts, kuram nav pamata nekāda. Nu, Krimane jūs visu prasat, paskaidrot, kas ir kas, Nonācām pie tām, ka pavisam manu jautājumu neņemam. Te ir aprakstīts, cik ir uzturēšanas izmaksas, cik ir paredzēts 2015., 16. un 17. gadā. Tātad mums jānodrošina ar savu līdzfinansējumu, piemēram, 16. un 17. gadā 9600 eiro gadā. Tas ir līdzfinansējums algai un uzturēšanas izmaksas. 15. gadā arī. 15. gadā ir jānodrošina līdzfinansējums ar 3000 eiro apmēram. Ieskaitot algas,
kancelējas preces, korespondence un pamatlīdzekļi vai remonts tālāk. Tā, lūdzu. Man jautājums, ja jūs te plānotais, es negribu macīt un runāt, ja? Jābūt normālai tabuliņai, kur viss ir redzams, ja? Tikai priekšsēdētājs stāsta brīnumus, ka līdzekļu nav. Tad mums vajag domāt, kur mums līdzekļu nav. Kur mēs to naudu 3000 ņemsim katru gadu, ja tas ir vajadzīgs katru gadu. Tad atkal būs pateiks, mēs no jums atņemam no jums. Pašlaik mums ir sistēma, kura atļauj kaut ko darīt. Ja ar likumu pateiks, ka klientu apkalpošanam centram jāstrādā no 1. janvāra 17. gada ar likumu, valsts to pieņem, tad viņš automatiski dod finansējumu. Nedrīkst deleģēt funkcijas, valsts funkcijas, pašvaldība bez seguma. Kur ir problēma? Pašlaik mēs dabūjam vienu santīmu, ja, un līdz ar to gribam kaut ko izterēt. Pēc tam būs tie jautājumi, ko es jautāšu. Mēs iznīcinājām vienu struktūru, otru, mēs samazinājām, apvienojam un līdzekļu trūkuma dēļ. Šodien jūs atkal atradīsiet 3000. Man ir jautājums, ka varbūt man godā vārds kaut ko jau rakstīt. Ja? 4000 biedrībām, 3000 projektam, tālāk un tālāk un tā tālāk. Kad es runāju pie budžeta, man bija pateikts šeit, ka 9000 eiro trūkst, lai sabalansētu budžetu un neviena darbinieka neatbrīvot. Paklausiet audio ierakstu, un tas mans bija viens pirmais priekšlikums. Es teicu, neatbalstīšu nekādas biedrības, lai saglabātu darba vietas mūsu darbiniekiem un palielināt algu. Viss bija ignorēts, viss bija nobalsots. Solimai ir skaidrs, ka finansējumu maz vai kaut ko reorganizēt. Šeit deputātiem viss ir skaidrs. Bet kur tā nauda? Tāpēc, ka mani aizskar arī kā deputātei. Jūs palasiet izpildu direktoras atbildes, kur viņa raksta, ka Rešinka un Krimanam nebija neviena konstruktīva priekšlikuma apspriežot budžetu. Piedodiet man, tas ir kaut kāds pazemojums. Krimāna kungs, tagad mēs runājam... Es runāju par to, ko jūs nevarat saprast. Jūs uzdevāt jautājumu Inetai. Lūdzu, Ineta atbildi. Vēlreiz es jau iepriekš teicu, ka tas ir... mūsu pašu budžets, tā ir darbinieku alga, kas ir līdzfinansējums. Viņu mēs jau maksājam tagad. Mums tas līdzfinansējums ir nodrošināts. Un kancelējas preces mēs arī pērkam. Un tas arī ir līdzfinansējums. Man ir jautājums, kur ir dokuments, kurš var to, ko pēc tam var attiecināt? Jums ir kaut kādi dokumenti? Līvanos nesen bija pārbaudi mana sociāla projekta. Es gaidu, kad būs Aglona pārbaudīts tas projekts, kas jums bija realizēts perfekti. Es nezinu. Dokumenti būs rīkojumi. Jā, pagaidiet, viss tik sarežģīti pie atskaites, ka es nezinu, kā laikam Aglona svēta vieta. Visi projekti pārbaudami tik labi, ka neviens neuztraucas. Faktiski sanāk tā, ka jūs pumpēt no valsts līdzekļus, a priori zinādams, ka nekas nav jauns, tikai tiem cilvēkiem mēs to attiecināsim kaut kādu daļu no algas. Mana izpratne tā ir kaut kāda krāpšana. Man tas viedokļa. Krāpšana, ja jūs visu zināt, papīru mēs ņemam, datori mums ir, bet tikai mēs šeit parādījām pamat līdzekļus, kā nopirkta no tāda projekta, vai atvainot no mūsu līdzekļiem, pēc tam to pašu atkal tur rādām, ja? Tā manipulācija ar atskaita, viss apsveicu visus. Tā, faktiski šo projektu ierosināja Vides reģionālā ministrija, nevis mēs paši, ja? Un tie dota iespēja visām pašvaldībām tur piedalīties. Un, cik es sapratu, ja tie projekti būs tiešām labi uzrakstīti, nauda arī būs. Lūdzu. Es uzskatu, ka 3000 novadam arī liela nauda. Jūs sakārtojat tā, lai iedzīvotājiem nevajadzētu mocīties, staigāt ar iesniegumiem kaut ko reģistrācijai. Un viss. Un jūs ietaupīsiet 3000, ko neterēsim, ja, un būs apmierināti iedzīvotāji. Viss. Jūs kaut kā atkal paradīzi dzīvojat. Izteicāties, jā? Es tikai gribu precizēt, par cik tā ir finanšu komiteja, lai visiem būtu skaidrs, ja tas līdzfinansējums ir tomēr vajadzīgs papildus tie 3000, man pašlaik īsti nav vēl skaidrs, ja, tad ir iespējams tikai no rezerves fonda, kur ir pašlaik 32 000 apmēram, jā, līdz gada beigām. Un ar vēl tādu piebildumu, ka nākošu gadu arī būs jādzīvo to mīnusu, ko priekšsēdētāji minēja.
vienkārši līdzekļi ir atrodami, manuprāt, kaut kur arī tajā atzinumā vai tajā rakstītu piesūdē. Jā, tur ir uzrakstīts. Jā, līdzekļi iespējams tikai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Ja doma ir tā, tas vienkārši man piebilde tāda, jā, vai jūs būtu informēti. Nē, nu lūdzu, deputāti, tātad izteicāties, ka nevajag. Jā, tātad nepiedalāmies šajā nevirzīšanā. Es neko nesaku. Tā, vēl Igora kungs, lūdzu, jūsu domas. Ne? Es gribu papildināt. Es neteicu, ka nevajag. Es vēlreiz atkārtoju, ja jūs gatavojat lēmumu projektus, lielcepura tur parakstiet no rezervēs fonda, tur līdzekļi, lūdzu paskaidrot, prezentēt to visu projektu un reāli parādīt, kas tur būs. Ot kabinets ir pirmajā stāvā, nu reāli, kas būs? Ot es valsts ieņemumu dienestu iesniegumu šeit reģistrēšu. Nu pastāstiet, kā ir. Nu, tad izstāsti, lūdzu. Ienāksiet, pateiksiet savu vēlmi. Jums speciālists paskaidros, kur jums vajag vērsties, palīdzēs jums uzrakstīt iesniegumu, viņš teiks elektroniski viņš var palīdzēt pensionāram, ar kādiem tiesībām treša persona var skatīties paroles un visu. Ja es esmu pensionārs, es neprotu. Viņu pieņems papīra formātā. Nu, papīra nav, man vajag atskaitīt dot. Tas skaidīsies kā dokuments, kā iesniegums īsts, arī ieskanēts un tiks aizsūtīts uz iestādi. No kāda vārda? No kāda vārda? No jūsu vārda. Nu pagaidi, bet mums pašlaik nav, mēs sistēma, es varu šķeltavu iesniegt, noskinēt dokumentu, šeit izprintēt un sūtīt, kur jūs gribat. Ko jūs gribat? Viņš ieskanēts dokuments vajadzīgs sūtīt arī papīra formātā. Šeit papīra formātā ieskanēts dokumentu. Kas ir labāks būs? Sūtīt nevajadzēs. Tas skaitīsies kā iesniegts papīra formātā. Tas nebūs elektroniski parakstīts. Tie, kas paraksta elektroniski, viņi var mājās to darīt paši. Man ir jautājums, kas pašlaik aizliedz to visu darīt pašvaldībai? Kāds normatīvais akts aizliedz? Mums vispirms, piemēram, valsts zemes dienests gaida, ka klients ieradīsies pie viņa un iesniegs to iesniegumu. Pašvaldībai, ja sūtīs, viņš neskaitīsies likumīgs. Es vēlreiz, ziniet, ka es nesen biju piekdienlaikam semināra, ja? Saprotiet, viss iet uz pakalpojumiem, ja? Jau pašlaik slimības lapas no 1. jūlija darba devējiem nevajag parakstīt, ja? No 1. janvāra jau slimības lapas būs elektroniska veida, nekādas izdrukas, viss ok, receptes būs elektroniski. Ko mēs šeit daram? Mēs veidojam centru, kur es vienalga staigašu ar kaut kādu papīru. Tad kāpēc viņam vajag braukt no Šķeltavas uz šeini, ja viņš var Šķeltava pie speciālista sarakstīt visu, ko viņam vajag un sūtīt? Nu, jūs paši saprotat, nu, mēs iepriekšējais projekts kāds bija? E-pakalpojumu laikam. Tad mēs to nerealizējam pareizi vai nesaprotam? E-pakalpojumi darbojas paralēli. Šeit ir iesnieguma pieņemšana no iedzīvotājiem. Nu, mana izpratne, ja tas prasa 3000 katru gadu, tā ir mana izpratne izšķirdēšana. Pie tā, ka mēs nezinām, kas būs janvārā. Mēs varam ņemt 5000. Mēs varam ir 10, jā. Es neredzu jēgas nekādas. Nu, tā, ko jūs runājat, ja, praktiska pienesuma nav. Ot man kā iedzīvotājiem. Pašvaldība atļauj elektroniski maksāt par ūdeni rēķinu var cilvēks saņemt. Par atkritumu elektroniski rēķini ir. Ja tas nodrošina, nu nodrošināsim to, ko mums vajag. A pēc tam par zemes dienestu. Zemes dienests varbūt būs pakļauts kaut kādai struktūrai, ar vienu e-parakstu viss būs. EDS kādreiz bija tik sarežģīta ar paroliem, pašlaik tik vienkārša sistēma. Cepurē nos, ka valsts ieņemumu dienests sataisīja. Tu visu vari redzēt. Tā, nu lūdzu, Lolita, kā domā, virzam uz sēdi vai nevirzam, vai ejam pie balsošanas, vai vēl gribat izteikties? Nezinu. No vienas puses, ja padomāt, valsts piedāvā tādu projektu, izveidot centru. No vienas puses ļoti labi sapratu, ka internet iet priekšā un visi izmanto e-pakalpojumu. Bet, ja padomāt par lauku cilvēkiem, cik mums pagastē ir datoru? Ja? Viņu vajag braukt uz Zaglonu. Mums nāmējas sistēma strādā, ejiet pārvaldi. Nāmējas sistēma ir pašvaldības sistēma. Nu, ir kāds pilnveidojat, runājat ar izstrādātēm. Kur problēmas? Varbūt arī to vienoto pakalpošanas informācijas centru var pieslēgt pie nāmējiem.
Jūs paši, man prieks, ka jūs rīkojaties ar pašvaldības līdzekļiem tik brīvi, tik vienkārši, ka es brīnos. Kad es kaut ko ierosināju, jums vajag sēguma, kur ir pozīcijas, tas. Kad mans priekšlikums par budžetu, neviens neko nesaprot, un visi runājam pašlaik par to pašu. Tā. Es tā teicu, ka budžeta ieplānoti līdzekļi, kuri atļautiem visiem cilvēkiem strādāt. Manuprāt, šie līdzekļi samazinās pašvaldības administratīvos izdevumus. Kāda veida? Ja mēs paredzējām piemaksāt. Daļēji tiks sektas Tas būs papildu funkcijas. Paprasiet to 2 priekšsēdētāji. Daļēji tiks sektas uzturēšanas izmaksas. Uz kāda rēķina? Tā. Varbūt virzīsim šo jautājumu sēdi. Jā. Varbūt līdz. Jā, tad izstrādās, konkrētāk visu sēdē. Es sagatavošu projektu. Jā, pieteikumu, jā. Labi, kas par to, ka virzām uz sēdi? Lūdzu balsojam par, pret, atturas pirmā klasa. Lūdzu. Man ir viedoklis, man ļoti skumīgi dzirdēt un redzēt, ka priekšsēdētāji dzird par nākotnes vīzijām un centriem, tajā pat laikā neinteresējas, kas tad notiek ar sociālo dienestu. Un kas notiek ar sociālā dienesta pakalpojumu kvalitāti? Ļoti skumīgi. Precizēšu, un otrs komentārs ir, kad novada priekšsēdētāji tik bravurīgi lielās par to, ka nobalsoja par to, lai nebūtu tās 9 pilsētas vai 2 pilsētas, kā es saprotu Latgalē, tajā pašā laikā lemj droši vien katras novadā par šādu centru izveidi, kas paver ļoti plašas iespējas valstī šīs valsts funkcijas delegēt pašvaldībām nākotnē. Paldies par jūsu redzējumu. Paldies. Tā, nākošais jautājums ir